Bet skatītāji, vai esat kādreiz domājuši, kā pasaules slavens seriālu un filmu autori savos scenārijos iekļauj Latvijas vārdu un stāstus par latviešiem? Šodien valsts 93. dzimšanas dienā esam apkopojuši pēdējā laika slavenāko seriālu, filmu un TV šovus, kuros skaļi ir izskanējis Latvijas vārds. Ko par mums saka slaveni aktieri, atveidojot savas lomas, skatāmies. Dzelzs priekškars Latviju no Eiropas nešķir jau 20 gadus, un mūsu valsts vārdu var dzirdēt visā plašajā pasaulē. Piemēram, Latvijas sarkanā karoga krāsa krāsgamā ir iezīmēta kā īpaši Latvijas karoga krāsa. Tāpat Latvijas vārdu piemin ir dažādās filmās un TV seriālos Amerikā, Anglijā un citās pasaules valstīs. Dosimies noskaidrot pie mūsu iedzīvotājiem, kā tad viņiem šķiet, par ko runājot seriālā, vajadzētu pieminēt Latvijas vārdu. Par to, ka mums ir labākie hokeja fani. Mūzikas saistībā kāds no Latvijas producentiem ir dabūjis Essential Mix uz BBC One. Vienkārši, viņa ir neparasta un visu var kaut ko. Lielākoties seriālos jau ir pieminēts kā kaut kādu, piemēram, es pat nezinu, par vietu, kur tikai visi dzied un tautu svētkiem, jā. Latvija vai latvieši kā ārzem TV šovā? Vai filmā, vai kaut kur. Tā paša mūsu arī dziedāšana, es domāju, varētu pieminēt tā tad, ja, teiksim, kad dzied tautas dziesmas, ja, un tam līdzīgi. Es arī zinu tādu faktu, teiksim, ka Katy Perry, ja, savā mūzikas klipā, tā kā viņi tur iet dejot, tur kaut kāds latviešu pasākums notiek, ja, un tur ir pieminēts, teiksim, tajā pašā mūzikas videoklipā. Un Raimondam tiešām ir taisnība. Viena no šī brīža top māksliniecēm Katy Perry savā jaunākajā videoklipā metās dejās sudmaliņas kopā ar iespējams mūsu tautiešiem. Gluži ne hokeja fani, bet mūsu sporta pasākums neaizmirst parādīt iespējams šī brīža slavenākajā multfilmā par dzelteno ģimenīti Simpsoniem, kurā iekļūt vēlas ik viens. Tomēr ne visiem tas izdodas. Latvijas karogs tur ir pabijis. Arī Disney pusauģu seriāls Lizzie McGuire neatstāja nepamanīt tādu Latvijas svarīgu īpašību kā ēdiens. Seriālā vesela epizode veltīta tam, kā pusaudzes skolas projektam gatavo latviešu ēdienus. We can make gray peas and fried meat. What's in that? Gray peas and fried meat. Ugh, I don't even like green peas. Why couldn't we get France? I mean, all we have to do is go buy some bread and sparkling juice. And fries. You guys seem like you're having fun. I don't know if fun is the word. Just wait till tomorrow and we actually have to cook something Latvian. Savukārt Lielbritānijas BBC seriāls Kā nedzīvot savu dzīvi ir pamanījuši, ka latvieši šajā zemē netrūkst un ka, diemžēl, arī valodu zināšanas mums tik labas tur nav. What's up with him? Doesn't he speak? Oh no, he's from Latvia. Yeah, no, he can't speak a word of English. How does he get people to sign up for the charity then? He uses a knife. Pavisam jaunā amerikāņu seriālā Jauniņā Latvijas vārds nu jau ir kļūst tik populārs kā Coca-Cola, jo viens no seriāla varoņiem savulaik pavadījis Latvijā profesionāli spēlējot basketbolu. Then Vincent went pro? In Latvia, okay? He went pro in Latvia. It's a big difference. Well, the team logo is a fig. Just one single fig. Oh, He's never gonna give you that room back. Come on, man, it's Schmidt. You know, they have a saying in Latvia. That guy is so stupid, we could easily take things away from him. That's a saying? Yeah, it is. Savukārt kulta seriālā CSI Miami detektīvi savā izmeklēšanā nonāk strupceļā, kad saprot, ka aizdomās turamais atrodas Latvijā. Here are the people that we know were busted for stalking the cast in the last year. That girl is in prison. And that dude... That's a woman? ...is in Latvia. Right. So no one was even remotely near Miami. Bet kronis visam ir seriāls Kopiena, kurā ne tikai piemin Latvijas vārdu, bet parāda, ka mēs svinam arī savu neatkarību, un mums ir tāds instruments kā trejdeksnis. There is! What the hell is this? Latvian Independence Parade. Don't look at me, they had the proper permits. Dang it! We lost him! Luckily, I sent the diorama car to the chem lab to have the explosive analyzed. Isn't that him playing the Tradiksniks? Nice try, Wooly. Now tell us
Mēs esam pamanīti. Tāpat mūsu vārds ir pieminēts Old Spice reklāmā, vampīru seriālā True Blood un vēl citur. Latviju var izmērīt kvadrātkilometros un iedzīvotāju daudzumā, bet pats galvenais, ka mūsu Latvijas vārds skan un ka mēs paši šo vārdu nesam ar lepnumu. Oskars Lepers, Krišjāns Grabovskis, Tautas balss.